Labdien, draugi! Vēlos padalīties ar dažām nepilnībām, ko esam konstatējuši, veicot vai auditējot kārtējas Google reklāmas. Es teiktu, ka mūsu YouTube kanālā jau ir pietiekami daudz video tieši par šo tēmu. Bet šis video vai šai video ir jauna porcija ar tam nepilnībām. Un šajā video es vēlos padalīties ar 3 jaunām nepilnībām, ko esam konstatējuši, veicot auditus. Pirmā nepilnība ir saistīta ar tehnisko setupu, technical issues. Un pārsvarā mēs saskaramies ar conversion tracking vai konversiju iestatīšanas nepilnību, kaut gan ir arī vai mazāk saskaramies ar citām nepilnībām, kas ir saistīti tieši ar tehnisko daļu. Vai no ar shopping kampaņām, tur ir produkta feeds un tā tālāk, vai no remarketinga iestatīšana, vai un tā tālāk. Bet tieši šeit es vēlos tīri par conversion trackingu, jo šeit mēs saskaramies visbiežāk tieši ar conversion tracking iestatīšanas nepilnībām. Kāpēc tas ir slikti? Viens ir, ka jūs vai Google reklāmas speciālists, kas pārvalda kampaņas, saņem nepareizu informāciju, vai neatbilstošu, vai nepatiesu informāciju. Jo, ja pieņemsim, jūs nepareizi iestatāt, vai aizmirstat vispār iestatīt, vai nepareizi iestatāt, vai jums konversijas nāk no vairākiem avotiem. Pieņemsim Google Ads Conversion Tracking un Google Analytics Conversion Tracking, vai ne? Un tad jūs padodat vai redzat, nevis padodat, padosim tālāk, tā ir tavs otrais moments, bet jūs redzat divas duplicated conversions, vai ne? Tad jums gan no Google Ads Conversion Tracking, gan no Google Analytics, vai ne? Uzskaitas dubultā. Un tas nozīmē, ka jūs redzat kaut kādu vienu informāciju, bet patiesība pavisam savādāka informācija. Un tad jūs varat pieņemt, jautājums, kādus lēmumus jūs pieņemsiet, balstoties uz nepareizas informācijas, vai informācijas, kas neatbilst patiesībai. Vai jūs nevarēsiet pieņemt pareizo lēmumu, vai par budžeta sadalīšanu, vai par optimizācijas darbiem, un tā tālāk. Tā ir viena puse. Otra puse ir saistīta ar mašīnu mācīšanas tehnoloģijām. Ja jūs tas izmantojat, jūs noteikti izmantosiet, nevis jūs personīgi, bet Google Ads, Google reklāmas speciālists, mārketinga speciālists, kas pārvaldīs Google Ads reklāmas, noteikti izmantos mašīnu mācīšanas tehnoloģijas. Šobrīd tā ir normāla situācija. Un tad tehnoloģijas vai algoritms darbojas balstoties uz tiem datiem, ko jūs padodat uz to mašīnu mācīšanas tehnoloģijai. Ja jūs padodat nepareizus datus vai datus, kas neatbilst vai nepatiesus datus, skaidrs, ka tehnoloģija nezinās, ka tie dati ir nepatiesi, vai ne? Tad tehnoloģija pieņems šos datus, vai tie būs mazāk, vai tie būs vairāk, respektīvi, bet nepatiesas bilde būs, vai ne? Jautājums, ja tehnoloģija, kuru uzdevums ir palīdzēt jums izaugt, palīdzēt jums sasniegt mārketinga un pārdošanas mērķus, saņems nepareizus datus, kā tehnoloģija pārvaldīs kampaņas. Skaidrs, ka rezultāts nebūs apmierinošs, vai ne? Tad tehnoloģija kaut kāda veida pārvaldīs, jo noteikti pārvaldīs. Noteikti jūsu reklāma rādīsies, noteikti tehnoloģija un mašīnu mācīšanas tehnoloģija pieņems lēmumu, kam, kura laika, kura pozīcija parādīt jūsu reklāmu. Tas viss būs, bet jautājums par rezultātu, vai ne? Tad vai rezultāts būs apmierinošs, vai ne? Cik efektīvi jūs izmantosiet reklāmas budžetu. Šie divi momenti vienmēr, tāpēc mēs arī uzskatām, ka tehniskais setups ir ļoti svarīgs tieši šo divu ļoti svarīgu momentu dēļ, jo ja nav tehniskais setups veikts korekti un pareizi, tad mēs uzskatām, ka tā ir kļūda un tā ir nepilnība. Jūs droši varat aiziet jūsu Google reklāmas kontu un paskatīties, vai ar tehnisko setupu jums viss ir kārtībā. Otra nepilnība, ko es vēlos izrunāt, ir zems vai pārāk augsts impression share. Impression share nozīmē reklāmas redzamība. Pieņemsim, pēc jūsu produkta meklē 100 reizes, jūsu reklāmā parādās 10 reizes. Impression share radītājs ir 10%, vai ne? Un tad pārbaudot, vai tehniskais setups ir viss korekti, vai ne? Jūs skatāties, vai mēs skatāmies, kad auditējam kontus, mēs skatāmies, vai reklāmas kampaņas strādā efektīvi. Un ja ir pie efektīvas reklāmas kampaņas ir zems impression share radītājs vai zema reklāmas redzamība,
nu tad nav baigi daudz argumentu, kāpēc jūs negribētu celt uz augšu redzamību. Jā, tad celt uz augšu redzamību. Jūs dabūjat vairāk trafiku uz mājaslapu, un tad jūs dabūjat vairāk pirkumu, tāpēc, ka jūsu reklāmā strādā efektīvi. Ja? Un tad nedarot šo, neceļot redzamību uz augšu, jūs apzināti vai neapzināti ierobežojat savu izaugsmi. Ja? Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka tā ir nepilnība, vai ne? Ka jūs ierobežojat, ne jūs, bet tiek ierobežota biznesa izaugsme. Nu, lūk, un tad tas pats ir patiesa apgalvojums, ja jums ir augsts impression share radītājs, bet reklāmā strādā neefektīvi. Vai ne? Tad pie neefektīvas reklāmas ceļot uz augšu redzamību, jeb reklāmas budžetu, tas nebūtu bijis pareizais lēmums, jo reklāmā strādā neefektīvi. Priekš kam celt uz augšu budžetu vai turēt augstu redzamību, ja jūsu reklāmā strādā neefektīvi. Vai ne? Sākumā ir jānoskaidro, kāpēc reklāmā strādā neefektīvi, iemesli, izlabot situāciju, un tikai tad var celt uz augšu redzamību. Ja? Tad atkārtošos, ka ja reklāmā strādā efektīvi un ir zema reklāmas redzamība, mēs uzskatām, ka tā ir nepilnība, jo tiek ierobežota uzņēmuma izaugsme. Ja? Nu, lūk, un starp citu, pārbaudīt, vai jūsu reklāmas redzamības radītājs ir zems vai augsts, ir pietiekami vienkārši. Jūs varat ienākt jūsu Google Ads kontu, un tad tas ir tikai viens radītājs, vai ne? Tad skatāmies konversijas, skatāmies ROAS, skatāmies impression share radītāju, un uzreiz tā bilde būs krietni labāka un saprotama, vai ne? Trešā nepilnība, ar ko es vēlos padalīties, ir paplašinājuma neesamība. Vai nu neesamība, vai nu nepietiekami aktīva izmantošana. Ko nozīmē paplašinājumu? Tas ir kaut kādas papildus lietas pie reklāmas ziņojuma. Tad standarta Google reklāmas ziņojums ir daži headline, daži description line, citi. Un ar paplašinājumiem jūs varat padarīt jūsu reklāmas ziņojumu lielāku. Jā, tad lielāku un tad nopietnāku. Un lielāks reklāmas ziņojums piesaistīs vairāk uzmanības, un tā ir viena no reklāmas funkcijām, vai ne, būt pamanāmai. Ir tīpaši paskatoties search engine result page, vai ne, ka visas reklāmas ir plus minus vienādas, vai ne, un tad lielāka reklāma ieņems lielāku laukumu, un tad iedos arī vairāk nedaudz vērtīgas informācijas un būs pamanāmāka, vai ne, un tas ir tas, ko jūs varat iegūt. Ja? Lūk, un tāpēc, kad nav paplašinājumi, mēs uzskatām, ka tā ir nepilnība, jo paplašinājumi vienmēr padara reklāmu lielāku, pamanāmāku un nodrošina tam cilvēkam, kas meklē, tieši mērķa auditorija, potenciālajiem klientiem, vairāk informācijas par jūsu uzņēmumu, jūsu piedāvājumu un tā tālāk. Ja? Tad ir vairāk iespēju dabūt šo cilvēku pie sevis uz mājaslapu un arī pārdot viņam. Ja? Lūk, tās ir 3 nepilnības, ar ko es vēlējos padalīties ar jums. Es ceru, ka tas noderēja, un tad novēlu jums veiksmīgu Google reklāmas pārvaldīšanu, lai jūsu rezultāti vienmēr ir augšā, un tad lai jums veicas. Tā, visu labu!